Kādas pašam bijušas attiecības ar hokeju? Līdz puika sāk trenēties. Bija kaut kāda pašam kaut kāda sapņa saistībā ar hokeju? Sapņi jau vienmēr ir bijuši bērnībā. Es zinu, ka man paralēli klasē gāja. Hokejā braukāja uz Rīgu, jo es pats no Ogres esmu. Labs draugs braukāja uz Rīgu, braukāja viņam līdzi un vienmēr to komandas garu, to ledus smaržu, ģērbtos, tas viss tā formas uzvilkšana. Tas tā pavadījis visu bērnību ir bijis. Protams, uz ezera slidojām, hokeju spēlējām arī klašu turnīros, ja. Kaut kur braukājām arī par Ogres rajonu kaut kādām sacensībām. Bet tas arī bija viss. Man nebija tādas iespējas braukāt kaut kur uz Rīgu, nebija kas aizvest. Arī kaut kur tā. Hokejs vienmēr ir paticis. NHL spēle ir tā, ka redzi arī savu puiku. Noteikti vēlme ir ļoti liela redzēt NHL spēlē. Zini, es tev pateikšu tā, ka galvenais, lai viņš ir laimīgs. Bet jāskatās taču godīgi, cik ir tie, kas tiek. Ja, komandas sporta veids priekš viņa, priekš jebkura puikas, ja tas ir forši, ja kāds kaut kur tālāk tiek, tad tas ir tikai no viņa atkarīgs. Es varu gribēt vai es varu negribēt, tas nav no manis atkarīgs. Puikam spēles diena, ģimene ir arī tāda īpaša rīts, īpaši tāda gatavošanās. Principā jā, jo faktiski vispār tas hokejs ir pilnībā ieregulējis mūsu dzīves. Un jebkas, kas notiek saistībā ar hokeju, regulē mūsu dienas un nedēļas un vispār gada grafiku. Gan atvaļinājumus, gan visu mēs rēķinam un skatāmies tikai balstoties no hokeja kalendāra, izejot no tā. Kas hokejā ir tāds, kas nav citos sporta veidos? Jo tev bija iespēja, arī joprojām ir iespēja nodarboties ar citiem sporta veidiem. Man patīk hokejā pagrūstīties, iemest golus, atdot rezultātīvas piespēles un darīt labu komandai. Tev vairāk tādu prieku sagādā gūti vārti vai smuka piespēle vai komandas uzvara? Komandas uzvara vienmēr. Nav bijis tāds mirklis, kad nedaudz apnicis, sagurs un varbūt, ka izlaidīšu vienu treniņu, otru. Ir bijis tādi brīži ir bijuši. Un treniņā ļoti grūti uz beigām ir pavilktas kājas, elpa trūkst bieži. Nav viegli, ir īpaši pie būs treneļi. Tas ir arī komandas biedriem vai tikai tev? Es domāju, ka visai komandai. Tu gribētu vieglākus treniņus? Nē, ja būtu vieglāk, nekas nebūtu nākotnē. Vai atceries to dienu, kad puika atnāca mājās un teica, gribu hokeju? Es atceros to laiku, to dienu īsti nē, bet tā bija ziema, to vēl bija stipri maziņš, knapi vispār tur staigāja un sakarīgi runāja, bet viņi ar Kristu abi bija ārā lidota vārtiem, pingvīniem slidojuši. Un visas sarunas bija tikai un vienīgi ap to, kā tas viss notika. Un bija kaut kādi mazi video ar tā laika kameru, man liekas, pat filmēti, ne ar telefonu, kur mēs skatījāmies un brīnījāmies, kā tāds mazs ķipars jau var tik labi un stabili turēties uz slidām. To laiku es atceros, jā, bet tad es vēl pilnīgi neapzinājos, kas tas būs un ko tas nozīmēs tālāk mums ģimenē. Un uz kurien mēs šodien dosimies, kad paēdīsim brokastis? Šodien dosimies uz mūsu mājas halli, uz Mogo halli, kur Pirātiem ir mājas spēle pret Daugavpils puišiem. U17. Spēcīgi? Spēcīgi. Spēcīgi, lieli. Tehniski būs interesanta spēle. Dēls hokejā tie ir pārdzīvojumi, aizņemtība, vai tā ir vienkārši bauda? Reizēm sanāk tā, ka tu nevaļus pieķer, ka tu dzīvo viņa to dzīvi, ja tu
priecājies, kad viņš pieceļās, kad viņam ir tā spēļu diena, tu ej ar viņu kopā un 50% tu esi tā kā arī viņš. Tu aizej, pēc tam noskaties to spēli, arī jau nedēļas sākumā tu zini, viņam ir spēle. Aha, es iešu skatīties, jau patīkami. Lai nokļūtu NHL, katrā treniņā jāstrādā no visa spēka un jādara viss, ko treneris liek, jāuzticās viņam. Un tad gan jau kaut kas sanāks. Tu biji iespēja iet hokeja skolā, bet tu izvēlējies pavisam citu ceļu savam bērnam, pati dibināja klubu. Kāpēc šāda izvēle? Ko tas no tevi prasīja? Nu, tā bija dažāda apstākļu sakritība. Tas bija tāds moments, ka tajā gadā, tajā laikā, skatoties uz 4. gada dzimušajiem puikām, īsti nebija tāda ļoti spēcīga alternatīva tam klubam, kurā mēs bijām šim. Un varbūt liekas ļoti jocīgi, kur tur kaut kāda 9-10 gadu vecumā skatīties, ko vajag mainīt, pāriet. Bet te bija vairāk stāsts par to, ka bērnam gribējās parādīt to, ka, lai ko tu darītu, tas ir jādara ar tādu pilnu sirdi, ar entuziasmu. Nav svarīgs tas rezultāts, bet process tajā vecumā. Un mums pamazām ļoti nepatika tas process kā tāds, jo entuziasms nebija, bija jau tā kā krities. Sākumā tas bija brīnišķīgs, bet ar vienu viņš zuda un vienkārši trūka jau to vārdu mājās, kā motivēt to puiku pašam būt gana, teiksim, atbildīgam, ja tu redzi, ka tev pieaugušais pretī nav tāds. Un varbūt ir tādi skaļi vārdi, ka es dibināju to klubu, jo faktiski mēs bijām 11 ģimenes, kuras šajā klubā bija ļoti neapmierinātas. Un tā neapmierinātība vilkās jau ilgāku laiku. Un nebija tā, ka mēs uzreiz ņēmām un atrodījām piedurknes un sākām rīkoties, bet mēs mēģinājām risināt šo situāciju arī kluba ietvaros, bet īsti mums nesaskanēja tie mērķi un tā saprašana par to, ko mēs gribētu un kā mums šķiet, ka būtu pareizāk. Un te ir arī stāsts par darīšanu, jo mēs tik bieži redzam tribīnēs, aizkulisēs, kafejnīcā, kas sēž un bubina un nepatīk kaut kas. Tā jau runāt, mēs visi šausmīgi labi protam, bet tad ir tas stāsts, vai mēs arī darīt protam. Un bija tā sajūta, ka mums ir gana daudz entuziasma, kaut kāda pieredze darīt lietas, varbūt ne hokeja lietas, bet vispār dzīvē lietas, biznesā un citās sfērās. Mēs sapratām, ka pamēģināsim, jo tas ir diezgan negodīgi runāt par citu, ka tev nepatīk, kā viņš dara, bet parāda, ka tu vari labāk. Bija diezgan liels izaicinājums, bet milzīgs atbalsts, un mēs sanācām kopā, tiešām vairāk kā 10 ģimenes. Sapratām, ka mums ir zināmi noskatīti treneri, kuri mūsuprāt tajā laikā bija tiešām labākie pieejamie treneri. Un sākām sarunas un sākām veidot pirmos treniņus, pirmās sapulces. Un acīm redzot, darījām kaut ko pareizi, jo uz pirmo vecāku sapulci mums atnāca vairāk nekā 30 ģimenes, kuras vēlējās pievienoties šai jaunai komandai vai jaunajam veidojumam. Aizsargi! Jāskatās sevi aizmuguri to brīvu pretiem. Un pats galvenais, veči, šitais trešais augšā. Viņam obligāti jāpakter pretnieku piespēles. Tas ir viens. Pirmais, kas mums bija galvā, ka tas būtu bērniem diezgan liela augšana. Jā, profesionāla augšana kaut kāda. Gan tehniska, gan taktiska, arī pieaugums, tie skills, kurus viņš iegūst tieši pie treneriem. Bet pēc tam atnākot, mēs ieraudzījām ļoti draudzīgu un ļoti tādu priekš ejošo komandu un arī
arī vecāki, kuri šeit visi apvienojas kaut kādā draudzīgā lokā, tā arī, kuri visi grib, lai bērniem būtu vieglāk spēlēt hokeju, lai viņiem būtu ērtāk, jo mēs tieši šo arī tagad dabūjam. Šī ir 4. sezona puišiem jau kopā, tā ka tas bija jau iepriekš, mēs jau par to sākām domāt vēl pirms vasaras nometnes. Respektīvi, tad, kad sezona beidzās pirms 5 gadiem, tad mēs sapratām, ka mēs vairs neturpināsim ar veco klubu. Un arī ļoti atklāti un ātri to arī izrunājām ar veco klubu, lai nav kaut kādas ekspektācijas vai gaidas. Logo. Nosaukums. Tas laikam arī tāds ilgs process. Tas bija ļoti interesants un radošs process, izdomāt vispār nosaukumu, pēc tam jau logo. Mēs izveidojām vecāku čatu ar tām ģimenēm, kuras arī bija to starpā, kas vēlējās kaut ko jaunu. Un mums bija dažādi varianti. Viens no smieklīgākajiem šobrīd liekas variants mums bija Rīgas gaļi, jo mums tur bija sarunas ar vienu potenciālo sponsoru, kurš savukārt bija olu biznesā. Un mums likās, ka mums varētu tur izveidoties ļoti interesants tāds stāsts un tāds varbūt pat mārketinga materiāls. Ir atsevišķa komanda, kur vecāki visi kopā dara vienu lielu darbu, bet nav it kā tās piramīdas. Jā, mēs tā kā posmu izlaidām, jā. Tur es piekrītu, vai... Es varu tikai minēt, vai tā būtu bijis pareizāk vai nepareizāk, bet kamēr es redzu, ka mans puika spīdīgām degošām acīm ceļās 5 un ir gatavs raut uz treniņu, nevienreiz nav pateicis, ka nē, tēti, es šodien pagulēšu, ja? Tad es tikai kā vecāks varu mosties, stūrēt un vest, pacelt karogu viņam. Ja atskatāmies, tas bija pareizs lēmums, savādāks lēmums, un vai to var katrs? Es domāju, ka varēt jau katrs var, bet tā lieta ir tāda, ka, man liekas, pārāk daudz cilvēku enerģijas tērē uz runāšanu, nevis uz darīšanu. Ja to enerģiju ieliek lietā un reāli dara, visi to var. Tikai, protams, ir jābūt dažādām apstākļu sakritībām. To nevar viens cilvēks. Te ir mums arī komandā. Spēks ir komandā. Jo mums ir tāda interesanta tāda trīsvienība. Mums ir puiši, kas ir komanda, mums ir treneri un mums ir vecāki. Un mums ir ļoti skaidri nodefinēts, kāds ir kuram uzdevums. Vecāki ir tie, kas atbild par visu principā, kas notiek ārpus ledus laukuma. Mēs meklējam turnīrus, mēs organizējam turnīrus, sākot jau no vispār sezonas sākuma, mēs skatāmies vispār, kur pasūtīt kreklus, kādus kreklus, kopā domājam, kur pasūtīt treniņu tērpus. Mēģinam arī kopā iet jau nākamo soli. Mums 1 gadu puiši kopā mācījās angļu valodu. Tad mums arī bija aicināti uzturas speciālisti, kas stāstīja, kā pareizāk būtu jāēd. Un šobrīd viena daļa puiši arī iet apgūt matemātiku papildus arī pie viena skolotāja. Tā ka tas ir stāsts ne tikai par tādu satikšanos uz treniņu, bet tā jau principā ir tāda dzīve, kuru šī komanda izdzīvo kopā. Tas jau par šiem gadiem ir dažādas tradīcijas, kas ir izveidojušās, un dažbrīd man pat šķiet, protams, ir šī meistarība, kas tiek iemācīta treniņos, bet ļoti bieži nospēlē tas komandas gars, un ne jau tikai puišu starpā. Viņi sajūt, ka katram ir sava loma, sava vieta, un arī vecāki ir kā tāds plecs tur tajās tribīnēs.